šiti kritēriji tur, nu, mums apviņi pagaidām nevar neviens tur. Mums ir tā drusītā savādākā sistēma, mums ir pēc kvalifikācijas, tas ir kurš mugurkauls kriemelis ir lausts, ir paskaidrošā. Un tad var sakot, apviņis, viņam ir kakls kriemeli lausts, viņš grūž 2 kilogramīgo lodi. Un man ir jāgrūž, lai es to pašu daudzumu, ko kvalifikāciju izpildīt, man ir 4 metri. Ja es aizgrūdīšu, teiksim, 10 metri, ja, apviņam pietiksies ar 4, lai viņš man būtu priekšā. Tas viņām ir tas viss, jā. Teiksim, ja viņš šķēpa aizmetīs 18 metri, viņš būs pirmais, man ar 32 nepietiks. Nu tā ir tā. Tā kā es te beigšu, ka viņi patspēkojos, bet nekā. Kāda bez sporta ir jūsu hobija? Siltumnīcā sēdēt vasarā. Un tagad pašlaik sēžu, es lūdzu nosauļojies tādu tomātus pa kaspītēm. Piķēju tādu un pa dārgniecību. Man tur tā siltumnīcā speciāli pielāgotas. Viss man tur ir uz vietas, un es viņu tā. Daudz jūs arī tieši to pazīst īstenībā. Tieši tā. Varētu būt tā teikt. Tieši to. Pavasarī man var sakot martā līdz maijam, sēžu siltumnīcā, tik aizņemts jūtos. Protams, sacensības pa viņu tagad sestdien mums ir ķēzemē, ir atkal tā stiprā roka. Tāds, pasākums. Un tagad federācijā priekšniecība nomainījušies, nākuši jau nedēļas cilvēki. Tā kā mums tur viss arī drusku māja notiek, viss uz labo. Varbūt jums kāda no šīm visām medaļām tāda mīļākā, kuras saistās ar labākajām atmiņām? Kur varētu tāda būt? Laikam jau tā pirmā ir tā, ka paši tas pirmais Latvijas čempions, bet es tagad laikam reiz tagad jāsaka domāt, laikam arī tā pat arī nebija. Man ir daudz vienāds, tāpēc, ka mūsu federācija saražo, un tad viņas te dod visu gadu vienas un tās pašas. Laikam jau šitā te pati būs. Un arī redzu, ka ir tā Eiropas čempionāta. Tas ir tāds valsts karociņu krāsā. Tas ir Lietuvā, jā. Tas ir, jā. Un tad ir vēl, šitā ir tā kuriozā medaļa. Viena ir laikam skolā jums. Pa trešā vietā Eiropas Čehoslovākijā. Man bija jālaužas ar tādu, es jau tagad gan esmu smagāks palīdzis, bet tas bija kaut ko 90 kg. Bet tas bija tāds, viņš pie amputantiem skaitījās, bet viņš bija 167 kg smags. Viņš tikai piegāja pie tā galva, jūs visi esat redzējuši laikam to galvu. Jūs esat trenēji vai netrenēji, es nezinu, metris kādreiz viņa. Un tad, kad viņš tur viss apsēdās, tad es skatījos, kur man tur piekārtoties. Nē, viņš bija diezgan šausmīgs, bet tas interesanti, ka es viņu tomēr nolauzu. Tā man gan rokas sāpēja, man tikai traumas. Tas aizmugurē, kas man turēja racis tiesas, viņš teica, tu taču kaut ko salaudzi. Es saku, es kā nejūtas arī jums. Bet pēc 2 dienām man tiešām te bija kaut kā. Bet viņš bija tāds šausmīgs, viņš bija tāds ritīgs, kā, es smējamies, ir tāds ritīgi vārdi noaudzējis, mati bija tādi. Tā bija tādām, bet pārējās ir tā kā, vienreiz es Latvijas čempionātā es zaudēju no 2001. gadā, tad sauspilnieki, jā. Pārējās Latvijas čempionāta medaļas, tad tie visi kausi, ropaži, izcīņas kausi. Ropažodam laikam vairs neorganizēja, pagājušajā gadā vairs nebija. Mednis laikam aizgājis prom, Edgars. Viņš, jā. Jau. 3-4. Jā, un tad laikam. Jā, kopš tā laikam nevairs, jā. Vai jums robežu novadā ir pieejami visi pakalpojumi, robežu novads var nodrošināt? Praktiski, jā. Kādā ziņā tas ir? Gan transports, gan viss. Jā, man ir, tagad es varu pats tiesības nolīdz, es pats man ir izbraukt Latvijas. Jā, man tas tāda, kādreiz man... Pats atbrauc? Jā, es pats atbrauc, man viss tā. Es nolīdzu 2 gadu atpakaļ tiesības. Tas arī tāds, tomēr ļoti grūti izdarāms. Nav tā. Pat sakot, aiziet uz skolu un nolīdz. Ir viena skola pa visu Latviju, kur invalīdiem tā ir jaudu. Un tur atkal, ja tu dzīvo uz vietas, tad lūdzu
ja tu nevari braukāt. Tad braukāšana ir 70 km. Un tad mēs te gājām citu ceļu, bet caur Ogri izgājām skolu, un tad braukšana tikai Rīgā, tad jau Kaļķevās.